pavisam prastu kafijas gatavošanas metodi. Es vienkārši ieberu krūzītē kafiju un uzlieku karstu ūdeni virsū. Un tad uzlieku šķīvīti, lai viņi tur ievelkās un tas samais. Un tad dzeru. Ir rīt, kad es neiezeru kafiju. Tas tā, ka man nekur nav uzreiz jāiet un kad es varu lēni mājās tā pakāpeniski pamosties. Bet te man ir uzreiz vajadzīgs tas možums. Tad es dzeru kafiju. Ja es kaut kur esmu kādā kafejnīcā un negribu tajā brīdī, teiksim, dzert alkoholu, tad es paņemu kafiju. Tagad spēlēju diskotēkas un visu nakti ir jābūt augšā. Līdz rītam, līdz 5-6 jāspēlē, tad arī ļoti nodara kafija. Tad es paņemu kafiju pašā sākumā, tad sāku spēlēt kaut kādos 10-11 un pēc tam arī ap kādiem 3-4 arī kafiju paņemu. Tad tas palīdz visu nakti noturēties augšā. Varētu teikt, ka kafiju lietoju katru dienu. Bet ja arī pēkšņi nav, tad nav tā, ka pilnīgi nevarētu iztikt. Un pat arī tajos gadījumos, kad, teiksim, ir kāda intervija pa dienu, kaut kādos 2-3, it kā nebūtu baigi nepieciešams tagad tas kofeīns, lai tur tā možumu kaut kādu uzturētu. Bet vienkārši tiešām kā rituāls. Lai ir tas process, lai ir tā krūzīte rokā un tu viņu tā malko lēnām. Es varu pateikt kādreiz, ka kafejnīcā ir ļoti laba kafija. Es varu pateikt, ka ir ļoti laba kafija. Varu pateikt, ka kafija ir normāla un varu pateikt, ka kafija ir draņķīga. Bet, lai es mācētu atšķirt šķirnes, tas pa smalku, tur tik tālu es neeju.